Edvards Odiņš, un kopā ar viņu strādā tikai 30 skolotāji. Bet es kā jauns un spēcīgs zvanu 2 skolās vienlaicīgi – Upes un Pastielās. Un kā progresīvs skolotājs strādā šajā laikā Jānis Grešs, Rikcis Straumnieks, Jūlijs Plugins un Aleksandrs Strakāvits. Un viņi proti tikai mācīt. Brīvajā laikā kopā ar skolēniem gatavo mēbeles, uzskats līdzekļus, palīdz skolēniem praktiski darboties. Bet vislielāko uzmanību skolotāji pievērš dabas zinātnē. Kā man patīk Jāņa Grešas stundas. Viņš skolēniem liek darboties pašiem, lai tik labāk varētu iemācīt. Un bērni ar interesi mācās par grūto ķīmiju. Piemēram, H2O. 2 meitenes vienlīdz apsēžas uz viena krēsla. Un ir vienvērtīgas zēns, tāds dūšīgāks, uz 2. Viņš esot vienvērtīgs. Akmeņi viņa rokās vis nebija krāsaini taudzīti, bet atdzīvojās. Labrīt, dzīvīši! Labrīt! Atskanēja viņa mundrā balss, un es zināju, ka jāiezvena jauna darba diena. Pēc gada es sāku zvanīt filosofijā. Skolā mācās tikai meitenes, bet direktors Augusts Vilis. Skolētājs galvu prātu, tāpēc jāsēž uz vieniem solēm, bet tur vietā izmanto kalpus. Un meitenes tiek apmācītas par sanitāriem un telefonistēm. Bet neskatoties uz to, viņas mācās tik centīgi, ka skolas beigās iegūst zelta medaļas. Tās bija Ausma Belmana, Vera Janīte, Rāsma Vilka, Austra Bruniņa un Aina Grantovska. Jaunas domas, spirktu garu un vēl 90 gadus. Tikai? Vismaz. Nu, lai vēl pēc 90, nu tad pēc 180 gadiem arī tepat būtu skola. Es gan tad nebūšu laikam vairs absolvents arī šeit, bet nu, lai tā skola stāv labas atmiņas. Un pats kurā gadā pabeidzi? Nu, 96. Un kādi spilgtākie iespēja par skolu? Spilgtākie iespēja? Tikai labas atmiņas, tie ir tie spilgtākie iespēja. Nu ko, lai tikpat gudri skolnieki aug, kā mēs. Kā mēs bijām. Jā. Un kas ir īpaši, kāds atmiņas šo skolu? Visforšākie skolotāji bija, visforšākie klases biedri. Jā, var redzēt. Visforšākais laiks. Nu, visforšākie gadi īstenībā. Kas ir tā jau vidusskola, ne? Un kādu bagāžu ir devusi šī skola? Kāda ir bagāža? Es nezinu. Tas lielāko zinību ziņu. Ja? Skolotāji. Apzinību. Okay. Paldies. Visi nedarbi arī. Mainīties, iet līdzi laikam, vairāk rūpēties par savu absolventu konkurētspēju darba tirgū. Kurā gadā tad... Beidz 81. Un kā skola ir mainījusies? Grūti spriest, vairāk es varu spriest no pēc valodā, kad, izglītības kvalitāte, diemžēl, ir kritusies. Un salīdzinot ar to laiku, kad mēs beidzām 81. gadā, viņi bija viena no labākajām. Tieši šajā skolā? Tieši šajā skolā. Nē, vispār. To laiku otrā vidusskola bija viena no labākajām. Tika iedot ļoti spēcīga izglītība. Un kā tā ir palīdzējusi jūsu dzīves gaitā? Visnotaļ. Vairāk mums tika iemācīts mācīties. Nevis iemācīts, bet iemācīts mācīties. Vairāk izkopt loģisko domāšanu. Tas ir mums.
Paldies! Valsts ģimnāzijas grās ar lielu valsti. Un lielā valstī, kas ir attīstīts labs hokejs. Un labs hokejs demonstrē mūsu valsts pasaulē. Un es pasaku par to, par labu Latviju un par spēcīgu Latviju. Ko bijušai skolai tieši konkrēti jūs varētu novēlēt? Lai viss izdodas. Tāpat kā hokejā, lai ir attīstība. Lai ir attīstība. Bet attīstības nekā nebūs. Paldies! Lūdzu. Valentam asociējas valsts ģimnāzija. Man viņa asociējās pirmām kārtām ar otro vidusskolu tomēr, jo es esmu beidzis vēl otro vidusskolu. Kurā gadā tas bija? 89. Un katrā ziņā pa skolu ir vislabākās atmiņas, un pēdējos gadus varbūt nav sanācis šeit iegriezties, ja, bet tagad apskatoties, kad īpaši mainījies varbūt arī nav nekas, bet tajā pašā brīdī ir patīkams sajūtas un par skolu vislabākās atmiņas, kā arī par skolotājiem. Ir kāds konkrēts atmiņas? Spilgtāki brīži? Nu, droši vien jau, kad arī izlaidumi. Tie ir gan 9. klases, gan 11. Tas ir 8. klase tajā laikā, gan arī 11. klases. Un tie ir, un tajā pašā brīdī skolā bija interesanti un viss notikās un bija ļoti labi. Un kāds būtu jūs novēlējums skolai turpmāk? Lai turpina dzīvot, attīstīties un paliek arvien smukāka un arī izglītības jomā, lai paliek arvien spēcīgāk. Var novēlēt skolai palikt tikpat labai, kāda tā ir bijusi visu šos gadus, ko es jau pavadīju, un turpināt uzturēt to garu un palikt tikpat fantastiskai. Ko pašam šī skola ir devusi? Šī skola ir noteikti devusi neatkārtamu pieredzi daudz cilvēku, kurus es varu šodien satikt, kurus es noteikti vēlētu satikt jebkurā citā dienā. Tas ir bijušas zināšanas un prasmes, ko es pieļauju, ka daudz cits nespētu dot.